Sveiki, sveiki! Nu, tad paskatīsimies, kas rodas, ja mēs saskaitām dažādas kvadrātus. Īstenībā šīs summas ir daudzas un dažādas, un katrai summai principā var izdomāt kaut kādu īsāku formulu, kā to izrēķināt. Es pat varu jums sagatavot īpašu video, kurā es paskaidroju, kā es, piemēram, uztaisu pārbaudas darbos vai treniņu uzdevumos jaunus piemērus skolēniem. Bet skrien jau nedaudz pa priekšu, vienkārši ķeramies klāt. Atkal mūsu četri indukcijas principu soļi. Indukcijas bāze ir pats pirmais, un atkal es sākšu ar to, ka es parādīšu, kas ir, ja mums ir n ir 1. Tad kreisajā pusē LHS ir 1 kvadrātā, tātad 1. Labajā pusē ir 1 reiz 1 plus 1, tātad 2. Un 2 reiz 1 plus 1. Es tomēr parādīšu šo soli, kā es to izrēķinu. Tā, baigi, baigi biezi uzrakstīts. 2 reiz 1 plus 1, tā līdz ar 6. Tas ir tātad 2. Un šeit sanāk 2 reiz 1 plus 1, tas ir 3, tātad 6. Un kopā sanāk 1, 2 reiz 3 līdz ar 6 ir 1. Tāpat kā iepriekšējā reizē, es paņemšu ar atsevišķu krāsu, paskatīšos, kas būtu, ja n ir 2. Tad būtu 1 kvadrātā plus 2 kvadrātā. Tas būtu 1 plus 4, tātad 5. Labajā pusē tad mums ir 2 reiz 3 reiz 2 reiz 2 plus 1. Diez kas būs. Tātad 6 reizes, tātad šeit iekos 2 reizes 2, tātad 4 plus 1, 5, tā līdz ar 6 ir arī 5. Un arī šeit sakrīt, tāpat kā n ir 1. Vēlreiz uzsver, obligāts ir tikai pirmais gadījums šoreiz. Tātad mēs esam noskaidrojuši, ka kādā gadījumā strādā, tāpēc mēs varam izteikt induktīvo pieņēmumu. Induktīvais pieņēmums eksistē gadījums kā tā, ka ja saskaitu visus kvadrātus līdz kātajam, ir patiesa formula k reiz k plus 1 reiz 2k plus 1 dalīts ar 6. Un mēs to tagad izmantosim induktīvajā pārējā. Tā, mēs skatīsimies, kad n ir vienāds ar k plus 1. Labās puses izteiksme. Tā, pirmais reizinātais nu ir k plus 1, otrais ir k plus 2. Trešajā mēs tomēr ieliksim kaut ko 2, k plus 1 plus 1. Tad k plus 1, k plus 2 un 2k plus 2 plus 1, tad 2k plus 3. Atkal var pakāpeniski sareizināt pa pāriem iekavas, bet es to izlaidīšu, izstās pēc daudz darba, tāpēc ķeršos uzreiz pie šīs puses. Viņš skaidrāk norāda, ka te ir daudz punkti, plus k kvadrātā, plus k plus 1 kvadrātā. Un līdzīgi kā visos iepriekšējos piemēros, atkal mēs aizstājam šo daļu. Šī daļa mums tagad ir vienāda ar k plus 1, 2k plus 1, tā līdz ar 6. Un tiek pieskaitīts k plus 1 kvadrātā, kur nāksies paplašināt par 6. Tā šis varētu būt mans garākais piemērs līdz šim, bet paskatīsimies. Tātad k plus 1, 2k plus 1, plus 6 reiz k plus 1. Un es to sadalīšu divos reizinātājos. Ik kā liekas gājiens, īstenībā tiem, kas matemātiku jau saprot, bet ir tā, ka es varu vienkārši to k plus 1 iznest ārā pirms iekavām. Tas ir mans mūks. Un tad to darot, es atstāju šeit k reiz 2k plus 1, un šeit 6 reiz k plus 1. Skatāmies, kas te paliks pāri. Tāpat kā labajā pusē tur bija k plus 1, tad skatāmies, vai kreisajā pusē man kaut kas vienkāršosies. Šajās iekavās paliks 2k kvadrātā, plus k plus 6k plus 6. Un šeit tad ir 2k kvadrātā plus 7k plus 6.
dalīts ar 6. Ok, mēs varētu sadalīt 2 kvadrātā plus 7 plus 6 reizinātājos. Mēs to varam darīt meklējot saknes, bet man vienkārši daudz loģiskāk liekas, ka mēs tā, nu, vienkārši sadalām vidējo divās daļās, un mēs redzēsim, mums vienkārši jānotrāpa tā, ka mēs to varam izdarīt pēc divām daļām. Pēc tā, ka mums ir proporcionāli, un pēc tam varēsim ar grupēšanas metodi. Tad 7K var sadalīt īstenībā divās daļās. Var darīt kā 1, kā K un 6K. Un tad atturieties par to, ka mēs nevaram to izdarīt ar grupēšanu. Bet pareizi izvēloties, piemēram, 4K un 3K, mēs atklāsim, ka mums ir iespējams veikt grupēšanu. Piemēram, šeit es iznesu ārā kopīgo reizinātāju 2K, un tad paliek K plus 2. Un šeit es iznesu kopīgo reizinātāju 3, un paliek K plus 2. Un rezultātā mums te ir nu, 2K plus 3 un K plus 2. Un es samainīšu vietām vienkārši reizinātājus. Un par spīti visam, mēs esam noskaidrojuši, ka labā puse un kreisā puse sakrīt. Varēja darīt arī vienkāršāk, varēja arī vienkārši sareizināt K plus 2 un 2K plus 3, šeit atgriezties uz brīdi un iegūt šo pašu. Bet, tas ir. Secinājumam vieta neatlika, diemžēl. Secinājumam man laikam vieta neatlika, bet, ja es to rakstītu, tas būtu šādi, līdzīgi kā visos iepriekšējos piemēros. Tā kā vienādība ir spēkā pie n ir 1, un tā ir spēkā arī katram nākamajam n, tad tā ir spēkā visiem naturāliem skaitļiem n, kurus pierakstīt lūk kā šādi. Lūk tā, tas ir G piemērs izpildīts.